Rubriku Nepērc kaķi maisā atbalsta Baltijas autocentrs. Pagājušajā nedēļā publiskajā telpā pamatīgu vētru sacēla ziņas par priekšlikumiem mainīt lietoto automašīnu tirdzniecības noteikumus, kas paredzētu būtiskas izmaiņas. Piemēram, tirdzniecības teritorija būs jādeklarē CSDD. Līdzās tehniskajai informācijai turpmāk pircēji būs jāinformē arī par pasīvajām un aktīvajām drošības sistēmām, ar kādām konkrētais auto ir aprīkots, tādām kā gaisa spilveni, ESP, ABS un tam līdzīgi, un vai tās ir darba kārtībā. Tāpat būs jānorāda cena, par kādu auto ir pieņemts tirdzniecībā, un par pārdošanu būs jāizsniedz čeks, kurā norādīta gan auto pārdošanas cena, gan izsniegtās īpašumtiesību apliecības numurs. Noteikumu iniciatori apgalvo, ka tādējādi varēs vieglāk izsekot darījumiem un naudas plūsmai, kā arī tas sekmēs nodokļu samaksu un mazinās negodīgu komercpraksi. Savukārt pēc dažu lietotu auto tirgotāju apgalvojuma plānotās izmaiņas lielā mērā esot jauno auto tirgotāju lobēts projekts, jo pieaugšot lietoto spēkratu cena. Lai noskaidrotu, vai mums ir iemesls satraukties vai tieši pretēji priecāties, devāmies pie nozares ekspertiem, lai raidījuma Tavas auto rubrikā Nepērc kaķi maisā viestu lielāku skaidrību šajā jomā. Kā jūs raksturotu pašreizējo situāciju lietotu auto tirgū? Absolūti lielākā daļa no lietota automobīļa biznesa faktiski pastāv tikai uz odometru manipulēšanas rēķina, uz automobīļa eksploatācijas vēstures noklusēšanas rēķina un uz PVN schēmu rēķina. Ja šīs trīs komponentes mēs paņemam nost, tad esošajā biznesa vidē biznesa vairs nav. Lielākajā daļā, es nesaku, ka tādi ir visi, ir brīnišķīgi uzņēmumi, kas tiešām pārdod brīnišķīgus automobīļus, bet problēma ir tā, ka viņi ļoti bieži kļūst nekonkurētspējīgi, jo viņiem sirdsapziņa neļauj iesaistīties šajās trijās schēmās. Tad pašreizējā situācija lietotu automobīļu tirgo ir diezgan nesakārtotā, un cenu līmenis bieži vien ir necaurspēdīgs. Ir gadījumi, kad automobīļu pircējs nesaņem visu informāciju par automobīļu, nesaņem pareizus un īstus dokumentus. Legalizējot šo biznesu, arī būs caurspēdīgākā konkurence starp autodīleriem. Un līdz ar to arī ieguvējs būs arī patērētājs. Automobīļu tirdzniecība būtībā regulē ministra kabineta noteikumi, kas nosaka, kas var tirgot, kā var tirgot, kā ir jābūt izveidotai tirdzniecības vietai, kādai ir jābūt dokumentācijas apritei un tā tālāk un tā joprojām. Tas pats par sevi nav nekas jauns. Šajās noteikumu izmaiņās tātad mēs esam precizējuši vairākas lietas, kuras vai nu bija atstātas tā kā veselajam saprātam interpretācijai, un, kā ir redzams, veselais saprāts mums, diemžēl, šī nozarē nestrādā īsti. Tad mēs mēģinājām viņas piedefinēt drusku precīzāk, lai visām pusēm tad būtu skaidrs, kā tad tas lietotais automobīls ir jātirgo. Vai ir pamats baumām par gaidāmo cenu pieaugumu lietotu automobīļu plačos? Es domāju, ka šādām runām pamata nav, un pamata nav tādēļ, ka pirmām kārtām mēs runājam par to, kādu mēs gribam to lietot automobīlu. Vai mēs viņu gribam drošu, vai mēs gribam tādu, par ko mēs esam pārliecināti, kas viņam ir vēderā, kāda ir bijusi viņa vēsture, un būt pārliecināti par to, ka mēs ar godīgu sirdsapziņu to automobīlu pēc tam nobraukuši savu laiku, pēc tam pārdosim kādam tālāk, un mums tam cilvēkam nebūs jāmelo acīs skatoties. Kā mēs arī runājam iepriekšējos raidījumus, ka automašīnas vērtība nosaka ne tikai tā cena, bet arī izmaksas, kas ir prognozējamas un kas ir paredzāmas auto lietošanas laikā, tas ilgtermiņā. Ja. Katra mašīna ir jāremontē, ir jāapdrošinā, un pērkot nekvalitatīvu mašīnu it kā pa zemāku cenu. Ja. Tad tas kopējais izmaksas var izrādīties pie eksploatācijas krietni lielāks. Ja apkopes nebija veiktas kvalitatīvi, ja remonts nav kvalitatīvi veikts, ar to tas nav prognozējams, ja, un tas izmaksas galu galā var veidoties krietni lielākas. Vai nākotnē lietotu autopārdevējiem būs jādod garantija pārdotajiem spēkratiem? Jau šobrīd šādi noteikumi ir spēkā. Šobrīd ir spēkā gan tas, ka lietotam automobīlim ir jādod garantija, bet tādā izpratnē, ka mēs runājam, kad pārdevējs ir juridiska persona. Tātad tas ir svarīgi. Pārdevējs kā juridiska persona pārdod fiziskai personai. Garantija jau šobrīd viņa tiek paredzēta, un tas nav nekas jauns. Tieši tāpat arī šobrīd gan patērētājiem kā fiziskai personai, gan arī pircējiem kā juridiskai personai, neatkarīgi no tā, vai viņam garantija ir iedota vai nav iedota, viņam ir noteiktā laikā iespēja un tiesības atteikties no šīta pirkuma.
Ja viņš var, tātad ir pamatoti iemesli, kad ir noklusēts automobīļa tehniskais stāvoklis, kaut kādi būtiski slēpti defekti ir atklājušies, kaut kas, tad viņam ir iespēja atteikties, viņam ir iespēja realizēt šīs savas tiesības, bet atkal viņš to var izdarīt tikai tādā gadījumā, ja viņam ir iegādes dokumentācija. Ja šī iegādes dokumentācija nav viltota, kas ir ļoti būtiski Latvijas gadījumā, tad viņš to var izdarīt. Ja nē, tad diemžēl nekā. Tas ir tāds kā noturošs mehānisms. Labi, Latvijā viņš īsti šobrīd nestrādā, bet faktiski tas ir noturošs mehānisms, lai tas automobīļu tirgotājs, lai viņš nenodarbotos jau startā ar apzinātu krāpniecību. Šī gadījumā tas tā kā liek padomāt, ja, kas tomēr ir tā prece, kuru es tirgoju, vai tā ir Frankensteins, kas ir salasīta no 5 dažādiem, puse zakti, puse ir no šrota, puse vēl no kaut kurienes. Vai es, kā tirgotājs, iepērkot to automobīlu no kaut kurienes, no ārvalstīm, piemēram, tam tirgotājiem esmu pietiekami daudz informāciju paprasījis, kas tas tāds ir pa automobīlu, kāpēc viņam tā cena ir tieši tāda, kāpēc viņš ir varbūt nedaudz vai būtiski lētāks, dārgāks. Tātad pārdošana nav tikai mēs te stāvam placī, man ir nauda, es sakrāmēju automobīļus, atvēru vārtus, ja, un gaidu, ka tagad nāks pircēji. Tad sakartot lietotu automobīļu tirdzniecību un likumdošanu šajā nozarē, galvenais ieguvējs ir patērētājs, jo viņam būs vairākas izredzes saņemt kvalitatīvāku preci un izvairīties no iesaistīšanās visādas mahinācijas. Vai pieņemot ierosinātās izmaiņas noteikumos varētu samazināties lietotu automobīļu tirdzniecības vietu skaits? Tirgumu civilizējoties no tik deformēta stāvokļa, kāds viņš ir tagad, neizbēgami tas būs viens no rezultātiem, jā, kad kļūstot pakalpojumam kvalitatīvākam, visiem vairs vietas šajā tirgu neatradīsies. Rubriku Nepērc kaķi maisā atbalsta Baltijas autocentrs.